Esiet sveicināti, mīļie televīzijas skatītāji! Jau 32. reizi Rāmavas biznesa centrā norisinās tehnisko nozaru biznesa izstāde Biltīm Tehnika 2023. Šogad plašs un interesants bija dalībnieku sastāvs, par to arī šīs dienas raidījumā. Uzņēmums Duo Sistēmas nodarbojas ar dažādas jaudas biomasas apkures katlu tirdzniecību, uzstādīšanu un pēcpārdošanas apkalpošanu. Kopš 2015. gada uzņēmums uzsāka sadarbību ar Austrijas uzņēmumu Okofen un kļuva par oficiālajiem pārstāvjiem Baltijā. Paplašinot savu darbības lauku, Okofen grupa specializējas augstas efektivitātes granulu katlu ražošanā, piedāvājot divus zīmolus – EasyPel un Okofen. Tuvākajā laikā Okofen grupai pievienosies arī siltumsūkņu klāsts ar zīmolu Green Fox, kas 2024. gada vasarā būs pieejami arī Austrumeiropas tirgū. Latvijā privātmāju sektorā biežāk izvēlas EasyPel A+ granulu apkuras katlus. To jaudas diapazons ir no 10 līdz 32 kW. Tomēr svarīgi minēt, ka iekārtas jaudu var pielāgot jeb modulēt, atbilstoši klientu vajadzībām un ēkas siltumenerģijas patēriņam. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem jāmin, ka EasyPel ir gandrīz autonomi. Tas nozīmē, ka gala patērētājam ir tikai jāieber granulas, salīdzinoši reti jāizber pelni un reizi gadā jāpieaicina servisa personāls, kurš veiks ikgadējo apkopi. Izvēloties šī zīmola apkuras katlu, jums nebūs reizi pāris dienās jānodarbojas ar iekārtas tīrīšanu. Iekārta visu izdarīs pati. Savukārt Okofen granulu apkuras katlus izvēlas klienti, kas vēlas A++ energoefektivitātes klases sistēmu. Tie darbojas pilnīgi autonomi, jeb bez cilvēka līdzdalības. Sekojot līdz Eiropas zaļajam kursam, ražotājs savās iekārtās iestrādā dažādus risinājumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu kurināmo un kvalitatīvi attīrītu dūmgāzes, piemēram, Zero Flame. Bet mūsu klientus iepazīstinot ar Pellevita granulu terases lampu, jāmin, ka lampa dos jums komfortu un siltumu līdz pat 7 stundām ar 6 kg granulu apjomu un degs līdz pat 4 stundām ar redzamu vai virspusē neredzamu liesmu. Par uzņēmumu, kurš ražo visu savu tehniku un detaļas Latvijā, par to mūsu nākamajā stāstā. Labdien! Mēs esam uzņēmums SIA MPP Tehnika un nodarbojamies ar ventilācijas, aspirācijas un pneimotransporta sistēmu izgatavošanu un uzstādīšanu. Mūsu ražotnē tiek izgatavot dažādu veidu ventilātori, filtri, materiālu krātuves, gaisa vadi, līkumu un principā viss, lai varētu profesionāli nokomplektēt aspirācijas sistēmu. Uzkrātā pieredze un zināšanas mums ļauj klientam piedāvāt ekonomiski izdevīgāko un labāko piedāvājumu viņa ražotnē. Viens no mūsu populārākajiem produktiem ir centrabeidzes ventilātori. Mēs klientiem piedāvājam zema, vidēja un augsta spiediena ventilātorus, tāpat izgatavojam dūmsūkņus, piedāvājam ventilātorus priekšdzesēšanas sistēmām, kaltēm, žāvētām, tāpat arī mūsu piedāvājumi ir transporta ventilātori, kas paredzēti graudu, skaidu transportēšanu un citu viegli birstošu materiālu pārvietošanai. Katras aspirācijas sistēmas nozīmīga sastāvdaļa ir putekļu atdalītājs. Parasti šim procesam izmanto vai ciklonus vai filtrus. Filtrējušā iekārta, kas ārēji atgādina lielu skārda kasti, veids nozīmīgu funkciju viena uzņēmuma, kur viņa ir uzstādīta. Attiecīgi nepareizi izvēlētas filtru sistēma var radīt gan eksploatācijas problēmas, gan neliederīgu elektroenerģijas patēriņu. Tāpēc mūsu uzņēmums piedāvā vairāk veidu filtrējošās sistēmas ar dažādiem filtrējošu elementu attīrīšanas mehānismiem. Piemēram, mēs atkarībā no putekļa veida izmantojam mūsu filtros vai nu vibromehānismu, vai reģenerācijas ventilātorus, vai saspiestā gaisa attīrīšanas sistēmu. Tāpat ir ar tehnoloģisko atkritumu un putekļu izvadīšanu no filtra, tam tiek pielāgoti dažādi mehānismi atkarībā no putekļu veida. Lielākā daļa mūsu filtru darbojas pilnīgi automātiskā režīmā un palīdz uzturēt tīru vidi ap jums. Respektīvi, ja jums ir putekļi, mums ir risinājums, kā ar viņiem tikt galā. Mēs esam Latvijas uzņēmums un viss, kas tiek ražots pie mums Latvijā. Mūs var atrast, ieejot mūsu mājaslapā www.mpp.lv. Turpat arī var atrast kontaktus, tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet, mēs radīsim risinājumu jūsu problēmai.
Izklaidēji sportam vai darba vajadzībām savu produktu var piedāvāt uzņēmums, par kuru runāsim turpinājumā. Uzņēmums KS14 ir zīmola Yamaha autorizētais dīleris Latvijā. Esam uzticams partneris Yamaha tehnikas un aksesuāru iegādei. Atrodamies Rīgā, Pildes ielā 16, un kā Yamaha autorizētais dīleris mēs piedāvājam plašu Yamaha produkcijas klāstu gan darbam, gan ceļošanai, sportam un atpūtai. Sākot no kvadracikliem, motocikliem, līdz sniega motocikliem un citai specializētai tehnikai. Neatkarīgi no tā, vai esat adrenalīna meklētājs vai dabas baudītājs, mēs varam piedāvāt jums piemērotu tehniku. KS14 var nodrošināt jūs ar visu vajadzīgo ekipējumu un aksesuāriem, kas nepieciešama, lai baudītu drošu pieredzi ar Yamaha vai citu ražotāju tehniku. Mēs novērtējam klientu atsaucību, un mūsu ekspertu komanda vienmēr ir gatava sniegt jums konsultācijas, padomus un atbildes uz jautājumiem, lai palīdzētu jums izvēlēties pareizo tehniku un aksesuārus, kas atbilst jūsu vajadzībām. Turklāt, lai padarītu iepirkšanos vēl ērtāku, esam izveidojuši internetveikalu motozip.lv, kur varat ērti iegādāties aksesuārus un rezerves daļas. Iepazīties ar mūsu plašo Yamaha tehnikas klāstu var mūsu mājaslapā yamaha.lv. Lauksaimnieku labākais draugs ir uzticams partneris ar īsto tehniku. SIA Graintech ir uzņēmums, kuru veido 20 cilvēku komanda. Nodarbojamies ar graudu pirmapstrādes, pēcapstrādes iekārtu realizāciju. Veicam projektus no A līdz Z, kas sevī ietver projektu skici, tāmēšanu, iekārtu piegādi, uzstādīšanu un servisu. Pēdējos gados ir novērojama tendence tieši uz graudu pēcapstrādi. Veicam graudu pēcapstrādes līnijas projektēšanu, testēšanu un uzstādīšanu. Esam veiksmīgi realizējuši pelēko zirņu proteīnu malšanas līniju, SIA Alois Tārkelsen, kā arī daudz mazākas līnijas, kā sēklu līnijas un lobīšanas līnijas priekš zemniekiem un kooperatīviem. Papildus graudu pirms un pēcapstrādes iekārtām arī tad esam jau 3. gadu esam nodevušies tiešās sejas tehnoloģiju popularizācijā Latvijā. Pārstāvam angļu uzņēmumu Horizon Agriculture, kurš ražo tiešās sējas, jeb no-till sējmašīnas, strip-till, jeb slēpstrādes kultivātoru sēšanas iespējām un precīzās izsējas vakuma sējmašīnas. Es domāju, tā ir noteikti arī nākotnē saistībā ar Eiropas lauksaimniecības politiku. Un arī ar to, cik praksē ir veiksmīgs stāsts, kā samazināt izmaksas un strādāt vairāk ar augsni, to mazāk uztinot. Papildus arī tiešās sejas tehnikai esam uzsākuši arī darbu arī precīzās lauksaimniecības tehnoloģijās un piedāvājam šobrīd arī RTK automātiskās stūrēšanas sistēmas par ļoti pievilcīgām cenām un ļoti labu precizitāti. Raidījuma turpinājumā par uzņēmumu, kas piedāvā instrumentus un darba rīkus, kas noderēs ikvienā mājsaimniecībā. Uzņēmums Profitline ir daudzveidīgu instrumentu, tehnikas, kompresoru, abrazīvo materiālu un darba apģērbu tirgotājs Latvijā, kā arī oficiālais pārstāvis brandiem Airpress un Hogert Tehnika. Piedāvājumā ir arī tādu ražotāju preces kā Vidman, 3M, Olfa, Mipa un daudzi citi ražotāji. Piedāvājam preces gan par mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības cenām. Mūsu cenu politika būs draudzīga visiem. Mēs piedāvājam noslēgt arī līgumu par jums vajadzīgo preču piegādi. Liela daļa preču no mūsu sortimenta ir pieejamas uz vietas veikalā Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē 2, korpus 3 vai pasūtot preci mājaslapā profitline.lv. Preču piegādes laiks ir no 1 līdz 4 darba dienām, līdz mūsu noliktavai veikalam.
Kā mājoklim likt kalpot ilgi un ekonomiski? Par to nākamajā video stāstā. Mūsu uzņēmumam ir daudz gadu pieredze aizsargu pārklājumos un uzsmidzināmo putu siltināšanā. Un šo darbu ietvaros mēs novērojām, ka ļoti bieži ēkām ir problēmas ar gaisa caurlaidību. Tā ir kaut kāda problēma, kas nav vienmēr uzskatāma, bet kas ir būtiska, un šīs problēmas mēs arī risinām. Nepietiekams ēku hermētiskums izpaužās tā, ka ēkas ir neefektīvas, tādēļ liels enerģijas patēriņš ir apkurei īpaši caurlaidīgas ēkas arī nekomfortablas. To jūt ēkas iemītnieki tā kā augstums, varbūt drēgns telpās, caurvējš un tam līdzīgi. Jā. Kā var zināt, ka ēkas hermētiskums nav atbilstošā līmenī? Principā uzminēt to nevar. Tas ir jātestē. To ar acīm tā neredz. Tas ir ar speciālu aparatūru jāveic ēkas gaisa caurlaidības tests. Vecākās ēkās kādreiz būvēja par ēkas gaisa caurlaidību, nedomāja vispār faktiski. Nekādi īpaši pasākumi tam netika veikti. Savukārt jaunās būvēs, materiāli tiek iestrādāti, bet tā kā būvnormatīvs neprasa obligātu testēšanu, tad bieži vien šīs ēkas netestē un paļaujas uz kaut kādu rezultātu viņu nemaz nemērot. Mūsu uzņēmums piedāvā ēku gaisa caurlaidības testēšanu un arī atklāja šos problēmu novēršanu ar inovatīvu tehnoloģiju, kas saucās AeroBarrier. AeroBarrier tehnoloģija ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgā tehnoloģija, kas garantē rezultātu. Tātad tāda gaisa caurlaidība, kāda ir ieprojektēta, ieplānota, tieši šo caurlaidības līmeni arī mūsu tehnoloģija ļaus sasniegt. Rezultātā iegūstam tādus mājokļus, kas ir efektīvāki, ar zemākām apkuras izmaksām, ir komfortablāki un arī rada mazāk emisiju. Saules enerģijas profesionāļi par savu darbu pastāstīs jau tūlīt. Sveiki! Pārstāvu uzņēmumu Synergija. Mēs nodarbojamies ar saules paneļu uzstādīšanu ar vairāk kā 2 gadu pieredzi. Tas, ko mēs darām, ir principā nodrošinām pilnu ciklu, tā teikt A līdz Z, sākot ar vēlmi vajadzību izzināšanu un beidzot ar sistēmas nodošanu eksploatācijā. Mūsu klients ir uzņēmējs, kuram ir nepieciešama elektroenerģija pašpatēriņam, savu vajadzību nodrošināšanai, dažādu ierīču darbināšanai. Saules stacijas ierīkojam arī zemnieku saimniecībām, lauksaimniekiem, kā arī privātpersonām. Mūsu klienti visaugstāk novērtē individuālo pieeju projektiem, kā arī augstu atbildības sajūtu realizējot tos. Uzstādot saules paneļu stacijas, mēs varam lepoties ar augstu kvalitāti, pateicoties mūsu pieejamiem darbspēka resursiem. Tā skaitā augstu kvalificētiem inženieriem, elektriķiem un citu veidu speciālistiem. Mūsu uzņēmums pārstāv pasaules lielāko un uzticamāko ražotāju zīmolus, kā piemēram Jinko, Trina Solar, Sungrow, Growat un daudz citus atpazīstamus zīmolus. Kā piemēram, man aiz muguras var redzēt 655 vatu Trina Solar paneli. Šādus mēs izmantojam gan mazākās, gan lielākās saules paneļu stacijās. Galvenokārt mēs iesakām izmantot 3 ražotāju saules paneļus, kas būtu Jinko, Trina Solar vai Ryzen, jo mūsu pieredze pierāda to, ka tieši šie paneļi ir ģeometriski visprecīzākie, kā arī to veiktspēja nepieviena. Šeit man aiz muguras varat redzēt arī Sungrow invertoru 12 kW. Šādam invertoram var pieslēgt iepriekš minētos 655 vatus, vesels 22 gabalus. Ne vairāk, ne mazāk. Un būs precīzi. Savukārt, lielais invertors, kur jūs varat aplūkot, ir paredzēts lielākām stacijām. Konkrēti šis invertors spēj darbināt vairākus 100 paneļus, un tā jauda ir 100 kW. Viens no mūsu jaunumiem ir akumulators ģenerators Growat Infinity, kuru var uzlādēt gan no mājas rozetes, gan no saules paneļa. Šādi ierīce noderēs vietās, kur nav pieejams pieslēgums elektrībai, kā piemēram izbraucienā ar kemperi, dārza mājā, vai jebkur citur, kaut vai sēņojot mežā. Stabila un ilglaicīga sadarbība – tādas ir mūsu nākamā uzņēmēja vērtības. Labdien! Es pārstāvu zīmolu Storex. Esmu pārstāvis Latvijā.
Mēs nodarbojamies tentu tirdzniecību. Veicam ne tikai pārdošanu, bet arī veicam uzstādīšanu Latvijas teritorijā. Angāri tiek ražot pēc augstākās kvalitātes standartiem un atbilst visām Eiropas Savienības prasībām, ko apliecina Eiropas Savienības certifikāts. Tie ir daudz funkcionāli un plaši pielietojami gan lauksaimniekiem, gan biznesam. Pieejami dažādos izmēros un ik viens atradīs atbilstošu angāra modeli savām vajadzībām. Pirmie angāri Latvijā tika uzstādīti pirms 14 gadiem, un tie joprojām lieliski kalpo mūsu klientiem. Šogad laikā angāra modeļi ir pilnveidoti, lai maksimāli nodrošinātu klientiem ērtu to lietošanu, kā arī pielāgot Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Par kvalitāti runā daudzi, bet mūsu angāri to pierāda ne tikai to, ka kalpo vairāk kā 10 gadus, bet spēj izturēt ekstremālos laika apstākļus, kas arvien biežāk sāk mūs pārsteigt. Mums ir svarīgi, lai klienti ir apmierināti, tāpēc katram klientam ir individuāla pieeja, atbilstoši viņu vajadzībām, un cenšamies rast piemērotākos risinājumus, sniegt augstāko servisu arī pēc angāra iegādes. Esam pateicīgi un lepni, ka klienti ir mums uzticīgi un atgriežas atkal un atkal pie mums, lai iegādātos 2., 3. un 4. angāru. Vairāk par lielopu audzēšanas darbu un sadarbību skatieties mūsu nākamajā video stāstā. Gaļas lielopu audzēšana ir viena no jaunākajām lauksaimniecības nozarēm Latvijā. Gaļas lopus Latvijā sāka ievest tikai 90. gados. Tajā laikā, palielinoties interesei par šo nozari, zemniekiem radās nepieciešamība apvienoties, lai savstarpēji sadarbotos un pārstāvētu nozares intereses, sadarbojoties ar valsts iestādēm, tajā skaitā Zemkopības ministriju, veterinārajiem dienestiem un citiem. Kā Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija veicam Zemkopības ministrijas deleģētos pienākumus. Cilts darbu gaļas lielopu audzēšanas nozarē, gaļas lielopu audzēšanas programmas izstrādi un izpildi, vaislas dzīvnieku certifikāciju, gaļas lielopu cilts grāmatas uzturēšanu un Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestāciju. Tāpat mēs palīdzam gaļas lielopu audzētājiem atlasīt tīršķirnes dzīvniekus sava ganāmpulka uzlabošanai un paplašināšanai, gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. Piedalāmies un arī paši organizējam dažādus seminārus un apmācības mūsu lauksaimniekiem par dažādiem ar nozari saistītiem jautājumiem, kā no likumdošanas, tā arī praktiskās saimniekošanas puses. Ar Zemkopības ministrijas atbalstu mēs strādājam pie gaļas lielopu audzēšanas nozares popularizēšanas lauksaimnieku vidū. Viens no popularizēšanas pasākumiem ir mūsu jaunā tradīcija – ik gadu pavasarī rīkojot gaļas šķirņu jaunbuļļu demonstrējumus. Tos mēs rīkojam Aizkraukles novadā Lielopu izsoļu namā. Mūsu organizācijas mērķis ir palīdzēt saimniekiem uzlabot savus ganāmpulkus, palielinot to konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgu un attīstīt gaļas šķirņu lielopu nozari, kā vienu no dabai un apkārtējai videi draudzīgāko lauksaimniecības nozari Latvijā. Aicinām uz tikšanos izstādēs, semināros un demonstrējumos visus, kam interesē gaļas lielopi, gan saimniekus ar pieredzi, gan tos, kas vēl meklē savu ceļu lauksaimniecībā. Nobeigumā par Latvijas uzņēmumu, kuram nākamajā gadā apritēs jau 30 gadi. Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietotu automašīnu tirgotājs, bet jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un, es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, jau ir traktori, tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemes urbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri ir nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas
tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas, un kur ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, un sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tā skaitā arī invalīdu ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc gadu varēs nopirkt nepieciešamo rezerves daļu. Tad mums ir jaunums šādi te mehāniski rati, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kg. Vienalga. Tā var būt grāns, melnzemi, kūtsmēsli tie var būt, un viņam nav ar tačku jāstum, bet viņš var jau iedarbinot motoru, aizbraukt tur, kur vajag. Atsevišķs segments mūsu tirdzniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nost. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskatot kartupeļu racējus, tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezerves daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir pa lietu un saremontēts viņa mehānisms. Šajā rītā es no jums atvedos, mīļie skatītāji, un uz tikšanos jau mūsu nākamajā raidījumā, kur iepazīstināsim jūs ar jauniem veiksmes stāstiem. Kā arī aicinu visus mūsu skatītājus sekot līdzi mums sociālajos tīklos, kur jau pavisam drīz iepazīstināsim ar skaistākajām top 10 vietām Latvijā, kur atpūsties un baudīt mieru un harmoniju rudenī.